kad zāle bija zaļāka, debesis skaidrākas un vīriešu ūsas kuplākas. 70. gadu pirmajā pusē uz Nacionālās hokeja līgas laukumiem parādījās latviešu izcelsmes kanādiešu hokejists Harolds Šnepsts. Abi viņa vecāki bija dzimuši Latvijā, tomēr kara un okupācijas sekas piespieda viņus pamest dzimteni un meklēt patvērumu otrpus okeānam. Tā laika hokeja pasaule bija pavisam citāda. 1974. gada NHL amatieru draftā 4. kārtā ar 59. numuru viņi izvēlējās Vankūveras Canucks organizācija. Zīmīgi, ka pašu drafta dienu latviešu kanādietis pavadīja strādājot noliktavā, vēlāk saņemot 45,000 ASV dolāru bonusā. Tikai atgriežoties mājās, māte viņam paziņoja, ka kāds esot zvanījis no Vankūveras un runājis par kaut kādu izvēli. Mūsdienu informācijas laikmetā to ir grūti aptvert, bet tāda toreiz bija realitāte, kā jau tolaik pieņemts. Praktiski visi draftētie spēlētāji bija Ziemeļamerikas talantīgākie puikas. Eiropas hokejs NHL virtuvē bija svešvārds, par ko liecina fakts, ka visā draftā izvēlējās tikai 6 eiropiešus un 1 Japāni. Šnepsta drafta klasē tikai 3 spēlētāji no visas tās vasaras spēja pārsniegt 1000 spēļu slieksni. Tie bija nākotnes Ņujorkas Islanders leģenda Brians Trotjē, kurš 18 sezonu laikā iekrāja 1425 punktus, Bobs Marejs ar 1008 spēlēm un mūsu stāsta galvenais varonis Harolds Šnepsts, kura kontā 17 sezonas un 1033 mači lielajā līgā. Tolaik 19 gadus jaunais aizsargs no Edmontonas izcēlās ar iespaidīgiem parametriem – 1,90 m garš un aptuveni 100 kg smags. Canucks viņu izvēlējās ar konkrētu nolūku ienest aizsardzības līnijā fizisku jaudu un darba apjomu, lai gan kluba vadība prognozēja, ka jaunietim būs vajadzīgi vairāki gadi, lai nostiprinātos sastāvā. Haroldam bija citi plāni. Viņš gribēja un pierādīja, ka ir gatavs ielikt uzreiz. Pats hokejists vēlāk paškritiski atzina, ka viņam nepiemita tas elegantākais lidojums vai izsmalcināta tehnika. Tomēr viņam bija arī savas stiprās puses. Harolds vienmēr bija izcilā fiziskā formā un laukumā devās ar milzīgu degsmi, cīnoties par katru centimetru. Tas bija fizisks hokejs tā tīrākajā izpausmē, kurā Šnepsts jutās kā zivs ūdenī. Tālajā 74. gadā, par spīti skeptiskajām ekspertu un kluba speciālistu prognozēm, Harolds debitēja Nacionālajā hokeja līgā. Savā pirmajā sezonā, pasaules spēcīgākajā līmenī, viņš Canucks krēklā uz ledus kāpa 27 reizes. Šajā laikā viņš iespēja gūt savus pirmos vārtus un atdot 2 rezultatīvas piespēles. Kopumā aizsargs pa pretinieku cietoksni meta 18 reizes, un viens no šiem raidījumiem izrādījās liktenīgs Toronto Maple Leafs vārtsargam, ierakstot Šnepsta vārdu NHL vārtu guvēju sarakstos. Jau 75. 76. gada kampaņā Harolds kļuva par neaizstājamu kluba vērtību. Viņš aizvadīja 78 mačus, izceļoties ar 3 vārtiem un 15 piespēlēm, kopumā sakrājot 18 punktus. Šajā sezonā viņš sajūta arī izslēgšanas spēļu garšu, aizvadot 2 cīņas par Stanleya kausu. Ja debijas gadā Harolds vēl balansēja starp pārklubu un galveno komandu, tad 2. sezonā viņš jau bija 14. rezultatīvākais spēlētājs vienībā un 4. produktīvākais starp savas komandas aizsargiem. Gribētos piebilst, ka viņa spēles stils krasi atšķīrās no tā, ko piemēram savos ziedu laikos rādīja Sandis Ozoliņš. Harolds nebija tas aizsargs, kurš ar labu pirmo piespēli iesāktu ātru uzbrukumu vai regulāri pieslēgtos potenciāliem vārtu gūšanas momentiem. Tajā pašā laikā līgas superzvaigznes Gijs Leplērs un Bobijs Klārks rādīja apbrīnojamu produktivitāti, attiecīgi gūstot 125 un 119 punktus. Tajā laikā Šnepstam Vankūverā bija pavisam citi uzdevumi. Turpmākajās 5 sezonās viņš sevi pieteica kā stabilu NHL vērtību, parasti pārsniedzot 20 punktu robežu. Viņš bija Canucks aizsardzības balsts, cilvēks, kurš turēja vārtu priekšu ar savu pašaizliedzīgo spēli, kuplajām ūsām un harizmātisko personību. Viņš ātri vien kļuva par publikas mīluli. Harolds nekautrējās pielietot spēka paņēmienus un regulāri krāja virs 100 soda minūtēm sezonā, nepieciešamības gadījumā nometot cimdus un aizstāvot komandas biedrus laukumā. Statistiski veiksmīgākā Haroldam izvērtās 78. 79. gada sezona. Tajā viņš
76 spēlēs guva 7 vārtus un 24 piespēles, kļūstot par otro rezultatīvāko aizsargu komandā, no līdera atpaliekot vien par 3 punktiem. Tas nav nekāds brīnums, jo tieši šajā sezonā viņš spēlēja visagresīvāk uzbrukumā, izpildot karjeras rekordu 115 metienus pa vārtiem. Turpmākajos gados šis rādītājs saruka uz pulsi, viņam vairāk fokusējoties tieši uz savu tiešo pienākumu izpilde aizsardzībā. Vankūverā šo sezonu laikā sāka vairāk uzticēties arī eiropiešiem. Sastāvā nostiprinājās 4 zviedri, 2 aizsargi un tikpat uzbrucēji, tostarp Tomas Gradins, kurš kļuva par vienu no vienības uzbrukuma līderiem. Un tad pienāca 1982. gada pavasaris, brīdis, pēc kura tiecas katrs hokejists ar sportiskām ambīcijām. Vankūveras Canucks paveica neticamo un spēja iekļūt Stanley kausa finālā, lai gan brīnumi nenotika, un organizācijas pirmajā NHL finālsērijā vienība piekāpās varenajai New Yorkas Islanders dinastijai ar 0-4. Šis gājiens palika pilsētas atmiņā uz mūžu. Šajos gados Harolda individuālais sniegums tika novērtēts visaugstākajā līmenī. Viņš 2 reizes tika izvēlēts dalībai NHL visu zvaigžņu spēlē. 77. gadā Kembela konferences komandā viņš atradās starp tādām hokeja ikonām kā Phils Esposito un Bobs Nistroms no New Yorkas Rangers, Eriks Veils no Atlantas Flames un Filadelfijas simbols Bobijs Klārks. Savukārt 82. gadā Šnepsts aizsardzības līnijā ledu dalīja ar mums labi pazīstamo somu Peku Rautakālijo no Calgary Flames, bet komandas uzbrukumu rotāja tādas leģendas kā edmontoniešu zvaigznes Marks Messie un pats Veins Greckis. Latviešu kanādietis bija viens no pēdējiem vecās skolas aizsargiem, kurš spēja veiksmīgi pielāgoties hokeja evolūcijai. 70. gadu beigās spēle kļuva straujāka, un daudzi fiziski aizsargi vienkārši netika līdzi šim tempām, taču Harolds ar savu izcilo pozicionālo spēli un fizisko rūdījumu spēja palikt ritmā. Viņa popularitāti Vankūverā var saukt par kulta statusu. Fani dievināja viņa vienkāršību, bezbailību un to, ka viņš nekad neizvairījās no nepatīkamā melnā darba. Un, protams, viņa ūsas. 4 reizes viņš tika atzīts par visas sezonas labāko komandas aizsargu. Pie tām viņa karjerā netrūka arī negaidītu momentu. 80. gadā Harolds Šnepsts kļuva par pirmo aizsargu Canucks vēsturē, kurš spējas realizēt soda metienu, jeb bullīti priekš aizsarga, kurš nebija punktu vācējs. Tas bija patiesi unikāls sasniegums. Starp citu, Harolda komandas biedrs šajā laikā bija nākotnē labi pazīstamais treneris Marks Crawfords, cilvēks, kurš vēlāk savā trenera karjerā paspēs pastrādāt ar vairākiem Latvijas hokeja spīdekļiem. Harolds Šnepsts šo 80. gadu Vankūveras vienību atceras kā kolektīvu ar spēcīgu raksturu. Neviens no šīs grupas negaidīja brīnumus, vēl jau vairāk aizspēlēšanos līdz pašām Stanley kausa finālam. Komandā nebija spožu superzvaigžņu, bet tā bija īsta banda, kas bija gatava sisties līdz pēdējiem elpas vilcienam ārpus hokeja laukuma, kā jau sportistiem pienākas. Harolds bija apveltīts ar lielisku humoru izjūtu, un viņa izteicieni hokeja aprindās nereti kļuva par leģendām. Reiz viņš par saviem cīņu biedriem teica šādus vārdus: no šīs grupas man patika 97% puišu, ar kuriem kopā spēlēju, un tie, kas palika tajos atlikušajos 3%, kopā ar mani aizies kapā. Pēc 10 neaizmirstamām sezonām Vankūverā Harolds 84. gadā pārcēlās uz Minnesotas North Stars organizāciju, tomēr Minnesotā aizsargs ilgi neuzturējās. Viņš tur pavadīja tikai 1 sezonu, jo nespēja atrast kopīgu valodu ar kluba vadību. Kad parādījās izdevīgs piedāvājums no Detroitas Red Wings, Šnepsts tam piekrita un pievienojās klubam kā brīvais aģents. Nākamās 3 sezonas Harolds pavadīja Detroitā, aizvadot 120 regulārā čempionāta spēles, gūstot 2 vārtus, atdodot 23 rezultatīvas piespēles un nopelnot 271 soda minūti. Kad Harolds pievienojās Detroitai, komanda bija viena no vājākajām visā līgā, taču ar viņu ierindā vienība spēja stabilizēt spēli un ievērojami pacelt savu prestižu. Tiesa, laiks darīja savu. Detroitas sastāvā Harolda aizvadīto spēļu skaits saruka gandrīz uz pusi. Viņš vairs nevarēja fiziski izturēt tik intensīvu NHL grafiku, kādu spēja pavilkt savos ziedu laikos Vankūverā. Taču arī šis posms bija vēsturisks. Viņam izdevās spēlēt plecu pie pleca ar tolaik vēl pavisam jauno, bet nākotnē leģendāro Stīvu Aizermenu, kurš vēlāk kļuva par vienu no visu laiku labākajiem centru
uzbrucējiem NHL hokeja vēsturē. Pat nākotnes leģenda Stīvs Aizarmens reiz ar smaidu atzina, ka Harolda Šnepsta milzīgā popularitāte un slavenais līdzjutēju sauklis Harold, kas skanēja NHL arēnās, palīdzēja noņemt spriedzi visai komandai. Uzmanība sēna un fanu spiediens krita tieši uz latviešu izcelsmes aizsargu, ļaujot pārējiem puišiem laukumā justies brīvāk. It īpaši tas bija jūtams izbraukuma spēlēs Vašingtonā. Harolds tajā laikā bija tik populārs, ka kaislīgākās līdzjutējas spēles laikā mēdza pat novilkt krūšturus un iesviest tos uz spēlētāja soliņa, pamatīgi uzjautrinot visu komandas tiltiņu. Karjeras izskaņā Šneps simboliski atgriezās mājās Vankūverā, bet savu pēdējo sezonu 90.–91. gadā aizvadīja St. Louisas Blues organizācijā. Tur viņš vēl paspēja uzspēlēt kopā ar tādām līgas ikonām kā Brets Halls, Ādams Solts un dzelsvīrs Skots Stīvens. Savu pēdējo sezonu lielajā līgā viņš noslēdz ar 54 mačiem un 5 rezultavitātes punktiem, pieliekot punktu profesionāļa gaitām 36 gadu vecumā. Taču no hokeja Harolds neaizgāja. Viņš pievērsās trenera darbam gan profesionālā, gan junioru līmenī, bet vēlāk vairāk nekā 10 sezonas veltīja Vankūveras Canucks sistēmai kā skauts, šajā matā nostrādājot līdz pat 2017. gadam. Viņa ieguldījums hokejā ir novērtēts visaugstākajā līmenī. Šnepsts ir iekļauts Britu Kolumbijas sporta slavas zālē. 2011. gadā viņš kļuva par 4. spēlētāju, kurš uzņems Canucks goda aplī. Salīdzinājumam, pēdējais, kurš izpelnīja šādu godu, ir slavenais kanādiešu vārdsargs Roberto Longo. Canucks organizācijas vēsturē Šnepsts joprojām ieņem 2. vietu kluba sodu minūšu ailītē ar 1446 soda minūtēm un 8. pozīciju aizvadīto spēļu skaita ziņā ar 781 maču. Šajos rādītājos pārliecinoši pirmās 2 pozīcijas ieņem zviedru izcilnieki brāļi Sedīni. Arī viņa liederības koeficients gadu gaitā gājis kā pa amerikāņu kalniņiem, no izcila +22 rādītāja 81.–82. gada sezonā līdz pat -27 dažus gadus iepriekš. Harolds Šnepsts paliks atmiņā kā viens no pēdējiem NHL mohikāņiem, kurš spītīgi atteicās spēļu laikā valkāt ķiveri viņa kuplās ulsas. Personību leģendārais Harolds sauklis Vankūverā savulaik kļuva par hokeja tradīciju.